Kārtējā trešdienas rītā ar patīkamu ziņu savas līdzjutējas iepriecināja basketbola klubs Valmiera. Pēc darba attiecību pārtraukšanas Itālijā Ernests Kalve iespējams bija iekārojams spēlētājs vairākiem Latvijas basketbola klubiem. Tomēr pats basketbolists izvēlējās vidzemnieku piedāvājumu, kur bija jau iepriekš spēlējis 2011.–2012. gada sezonā. Par pirmajiem iespējiem atgriežoties Valmierā, pēc rīta treniņa pastāstīja pats spēlētājs. Pirmais treniņš aiz muguras, pastāsti, kāds sajūtas uz pirmā treniņa? Tāds kā parasti, atbrauc un pirmais treniņš. Centos iepazīties ar kaut kādu komandas sistēmu un protams, uzreiz ātri neko nevar iemācīties visu, ko puiši darījuši 5 mēnešus, bet pamazām. Aktuālākais jautājums, komandai jau šodien spēle un vai pats gatavs būs doties laukumā jau? Jā, domāju, ka spēlēšu un mēģināšu palīdzēt, cik varēšu. Tad varbūt paraksturo mazliet to situāciju, kāda bija izveidojusies Itālijā, kāpēc nācās pārtraukt šo līgumu? Vienkārši tāpēc, ka komandai negāja ļoti labi. Praktiski gāja ļoti slikti un mēs bijām tajā brīdī pēdējā vietā. Un sākās komandu tīrīšana. Aizgāja treneris, aizgāja vēl daži spēlētāji un komanda veica izmaiņas, tāpēc jau tā viss sanāca. Valmierā iepriekš esi bijis no sezonas sākuma un sezonas gaitā pārcēlies uz citurieni, bet šoreiz sanāca otrādāk. Varbūt, kā tev pašam liekas, kāds ietekmē to spēli varbūt? Jā, šobrīd es atceros, ka pēc 2 gadu apkārt biju Valmierā. Es aizbraucu prom no Valmieras janvārī un šodien janvārī atgriezos. Tā kā tāda sagadīšana, kad sanāks veselu sezonu Valmierā nospēlēt tepat. Vai esi sakojis līdz komandas gaitām arī līdz šim? Jā, tikai tev parādījās interese un es arī par laikam paskatos, kas Latvijā notiek. Un jā, protams, es skatījos, kā Valmiera spēlē un skatījos, ka pagājušajā gadā viņi spēlēja, dabūja 3. vietu no 0-2, vinnēja Barons un tajā gadā, kad es aizbraucu, diemžēl viņiem nesanāca noslēgt sezonu uz pozitīvas nolas, tāpēc, ka zaudēja Latvijas universitātē. Šogad jāmēģina palīdzēt sasniegt labākus mērķus varbūt. Pagājušajā sezonā Valmieras viens no trumpiem bija 3. pozīcijā spēlējušais Jānis Bērziņš, un šogad tas bija viena no nestabilākajām pozīcijām visā komandā. Vai tu domā, ka tu varētu būt tas, kas aizsedz šo pozīciju un pavēl komandu? Darīšu, ko varēšu. Spēlēšu gan pa 3, gan pa 4. pozīciju un mēģināšu palīdzēt, cik vien varēšu. Kā tev šķiet, uz ko komanda ir spējīga ar tavu pievienošanos tai? Es centīšos ieviest vairāk enerģijas. Palīdzēt komandai, palīdzēt aizsardzībā, kas ir tagad mūsdienu basketbolā ļoti svarīgi un redzēs. Mēģināšu savu pieredzi, kaut ko palīdzēt arī citiem spēlētājiem un pats iejusties labāk komandā un spēlēt vairāk un labāk, un lai dabūtu to pārliecību par sevi un dot pārliecību arī komandai. Cik labi tev zinām ir komandas spēlētāji, jo sastāvs ir liela daļa saglabājies no tā, ka tu esi iepriekš spēlējis šeit, bet daļa ir arī jauni. Kuras varbūt tās saiknes, kur spēlētājiem tu varētu spēlēt, jau arī tūlīt pat kaut vai laukumā iet un aizdīt labu spēli ar viņu kopā? Teorētiski es zinu visus spēlētājus. Es zinu Kasparu Ciprus, esmu spēlējuši izlasē, es zinu Raimonu Gabrānu, vairākas reizes spēlēts ar viņu kopā. Arī no iepriekšējās Valmieras, kad es biju Valmierā, ir Eliksnis, Saulītis, Viktors Iļins. Es viņus visus pazīstu un domāju, ka nebūs problēma. Un tad vēl pēdējais jautājums, vai Valmiera bija vienīgais variants šobrīd, vai bija kāds cits komandas, kas piedāvāja līgumu? Bija arī citi piedāvājumi, neslēpšu un izskatīju vairākus, bet šis piedāvājums man liekas labāks. Un kāpēc tieši Valmiera? Tāpēc, ka salīdzinoši mājas, var teikt, vai kāds cits arguments varbūt? Jā, arī mājas un arī citi argumenti arī ir. Kā būtu? Tāpēc, ka varēja spēlēt vairāk, palīdzēt komandai, komanda spēlē labi. 3. vietā Baltijas līgā savā grupā, kā arī Latvijas līgā 3. vietā. Un, protams, neslēpšu, arī finansiāli bija labi apstākļi. Tad varbūt vēl pievienošanās Valmierai. Pats teica, kur komandai labi veicās gan Baltijā, gan arī Latvijā. Tad kāds varbūt būtu tavuprāt komandas ambīcijas šobrīd un kāds tos personīgās? Mans personīgās palīdzēt komandai. Komandā, ja es ar savu spēlējuši palīdzēt komandai, komanda būs ieguvēja un es būšu ieguvējs. Mērķis augstākie. Protams, tikt tagad no Baltijas līgas uz nākamo grupu un
iespējas labāk noslēgt grupu labākā vietā, lai varētu dabūt vieglākus pretniekus nākšai grupā. Un domāju, komanda izvirzījusi mērķi dabūt kā bronzas kā minimums, un tad jau arī tie mērķi ir jāsasniedz. Daudz jāstrādā, un pamazām redzēsim, kas notiks. Iespējams, Ernests Kalve laukumā LBL sacensībās dosies jau šovakar, kad Valmiera izbraukumā tiksies ar BK Jelgavas basketbolistiem.